GO3 un TV3 piedāvā. Karstākais vasaras šovs atgriežas tavos ekrānos. Graznā jau iemīlētā Kreitas villa ir gatava uzņemt iekārojamus, pievilcīgus un romantikai gatavus dalībniekus. Saule, flirts un miljonāru cienīgas ērtības, kā arī pārsteigumi, pārbaudījumi un attiecību līkloči. Viss, kas vajadzīgs, lai tava vasara kļūtu patiesi karsta. Jau rīt viņi pirmo reizi satiksies, lai aizdegtu mīlas liesmas, bet šodien iepazīsim pirmos varoņus. 25 gadus jaunais Arnis ir no Jelgavas. Izskatīgais puisis ir ugunsdzēsējs un profesionāls armwrestlinga cīkstonis. Manuprāt, ugunsdzēsēja profesija ir ļoti seksīga. Tāpēc, jo formas tērpi, glīti puiši un, kā nekā, viņi vienmēr rokās tur šļūtenes. Tu stāsti man, kur tu tur pieteicies? Savā iepazīšanās. Vai tev grūti meitenes atrast? Sakarīgas meitenes. Cik reizes tev saku novelc krēklu un tā tu uzsāc savu sarunu? Tā tas nestrādā. Kā nestrādā? Brīvajā laikā es ļoti daudz aktīvi sportoju, laužos ar rokām. Esmu Latvijas absolūtais čempions armwrestlingā. Es trenējos katru dienu gandrīz. Tās ir tā aptuveni 2 stundas katru dienu. Armwrestlingam Arņa un viņa potenciālās sirds dāmas mīlas dzīvē ir arī gluži praktiska nozīme. Sievietēm palīdz burkas attaisīt. Es varu izspiest guļus uz krūtīm 165 kg. Es varu pacelt arī tā 2 meitenes vienlaicīgi. Tā kā man ir stipras rokas, es varēšu tevi nesāt uz savām rokām, kamēr tev neapniks. Bet kā gadījies, ka tik spēcīga izskata jaunā cilvēka sirds ir brīva? Šobrīd man meitenes nav, jo man jābrauc uz Krētu. Un tur jāatrod viņu. Kā iepazīšos ar meitenēm, tur parunāšos. Karsti būs, kā saka. Ko tur mēģinās atrast mīlestību vai? Tā jau redzēs. Varbūt mīlestību, varbūt iepazīst. Ko citu tur var atrast? Draudzību. Pārsvarā jau mīlestību. Jā. Arnis pirms gada šķīra laulību, kas ilga tikai 1 gadu. Tas gan nenozīmē, ka viņš nav gatavs mēģināt vēlreiz. Laulība, tas ir skaisti. Vienkārši ir, kam izdodas, kam neizdodas. Katru dienu cilvēki gan šķirās, gan apprecās. Tā kā tas nav tā, ka tur es kaut ko nožēlotu vai arī nebūtu darījis. Man liekas, ka viss bija pareizi. Es esmu gatavs precēties vēlreiz, bet tikai, kad man būs 30 gadi, ne 25. Uz ko tu tev piesaistās acis? Kas ir pirmais, kas tev iekrīt acīs? Blondīnas, tumšmats, garas? Nē, nav tā, ka noteikti. Apaļas, tievas. Man svarīgi ir acis. Tu teiksi pat dvēseli svarīgi, ja? Humors. Kādā krāsā jābūt tām acīm? Nav noteikti krāsa, vienkārši tu iesties iekšā acīs un saproti, ka ir connections. Manai sapņu meitenei jābūt atraktīvai. Tā, kas spēs manu bišķiņu crazy humoriņu saprast. Kas būs man līdzās arī pat, ja man būs grūti, un es viņai būšu līdzās, kad viņai būs grūti brīži. Protams, tādi drīzāk nebūs, jo mēs laimē un pārticībā dzīvosim. Acis tas ir svarīgi, bet ir viens bet. Augums. Ja? Jāuztur formā. Jābūt. Nav tā, ka aizpeldējis. Ja viņa prot gatavot ēst, ja mani pabaros, tas vienkārši traks palikšu. Tas būtu tāds bonus ļoti liels. Vēl viņai jābūt atklātai un lojālai. Tas arī ļoti būtisks lietas. Ja viņa grib izveidot ko nopietnu, tad viņai jāparāda tā nopietnība arī aspektā pret mani. Cik tev pirms tam ir bijusi tā pieredze meitene? Nav liela. Es baigi tā
Nu kā es sanāk, biju precējies, tad izšķīros, un tad es baigi neesmu iedziļinājies tajā skaitīšanā. Tā kā nav. Jelgavā meitenes domā, ka es esmu brabņiks, bet nu tā nav. Es esmu nopietnies attiecībās, bet ļoti daudz meitenes pārprot, ja viņas sāka mani kontaktēt, viņas domā uzreiz, mēs esam kopā, bet nu tā nav. Kas ir tas, kas tu domā meitenēm patīk tevī? Bez tā, ka tu kreklu visur novelc. Nu, tas, ka es kreklu novelku, protams, tas arī humors, harizma, sapratne. Uzklausīt varu. Uzklausīt? Jā. Esi labs klausītājs? Jā. Es meitenei sniegšu baudu, uzmanību, gan fizisku, gan emocionālu. Viņa ar mani jutīsies pasargāt. Kāds savaldzina meitenes? Pacel uzvec un saki, hei? Nu, vai nesaka neko? Nesaka un nostrādā. Es ceru, ka tur būs arī nopietnas meitenes, ka nebūs visas ar saviem OnlyFans statusiem, jā. Varbūt kāda jurista, kāda ekonomista, nu, pārdošanas sfēra. Nu, tas vairāk saistās nekā OnlyFanā tur pafčeties. Nu, nē, nebūs mans. Tā kā būs kameras riņķī un tev viena baigi patiks, vai tu gribēsi visas Latvijas priekšā? Nu kā, gribēšu jau... Tas ir viens. Protams, ka gribēšu Latvijas priekšā, bet vai otrs vai es to darīšu Latvijas priekšā. Es esmu ļoti atklāts cilvēks. Un, manuprāt, ja kaut kas šovā notiek, tad tas viss ir uz labi. Nekā slikta tur nav. To, ko pārējie domās, lai viņi patur savos dīvānos un padomā vēlreiz. Arne, nekas. Kam neveicās spēlēt, veiksies mīlestībā. Ja tu būsi ar mani, atceries karstajās vasaras dienās, varēsi braukāt ar mani kabrioletā. Mēs kopā varēsim pavadīt skaistos brīžus pie dabas, gan pa kalniem kāpt, gan pa dubļiem brist, gan gar jūru iet un kopā domāt par nākotni. Mēs kopā varēsim sagaidīt saulrietu. Gaidu tevi šovā, jo mana šļūtene ir gatava tevi apdzēst. Iespējams, Arņa Šļūteni, tas ir sirdi, savaldzinās 23 gadus jaunā Evelīna, kura īstā un vienīgā dēļ ir gatava kaut tūdaļ atgriezties no Īrijas Latvijā. Es pārvācu uz 19. dzimšanas dienā, iekāpu lidmašīnā un aizbraucu strādāt uz Īriju, un tā es vēl neesmu atgriezusies atpakaļ. Bet es gribētu atgriezties mājās. Īrijas puiši noteikti nav manā galvā. Es gribētu noteikti latvieti, un varbūt tāpēc es ceru, ka mans īstais ir Krētā. Evelīnas kavalierim gan būs jāpasvīst. Jāiekaro būs ne tikai daļās blondīnes, bet arī viņas tēva policista sirds. Ja tur būs īstais vīrietis Krētā, viņam būs jāpierāda arī sevi manam tētim, kurš skatīsies cītīgi visas Krētas tiešraides un sērijas un liks arī ķeksīšs vai ir vai nav īstais. Tev ir svarīgi vīrietim kāda izglītība vai augstākā vai? Nē, izglītība man vispār nav svarīga. Viņš var pabeidzis būt 9. klases, bet ja viņam ir ambīcijas, un, manuprāt, visi cilvēki var uzcelt kaut ko no pilnīgi nekā. Viņam var būt augstskola, un viņš var būt, stulbs. Un viņam var būt 9. klases, un viņš var būt tik foršs kā nekur. Bandīts ir cerams, ka tu nevadīsi mājās un neiemīlēsies bandītu. Nē, bandīts arī man dara. Der? Man nedara. Tev nedara bandītu? Nē, bandīti man arī patīk. Viņi tādi, es saku tādu lielu, muskuļotu un bandītu. Man patīk tāds labāk nekā kaut kāds augstskolnieks. Brīvajā laikā es daudz ceļoju. Es cenšos ceļot katras 2-3 nedēļas. Kaut kādas 2-3 dienām aizbraukt projām un paskatīties uz pasauli. Tad es arī eju uz džimu un sportoju daudz un es skrienu. Un man vienkārši patīk kustība. Es vienmēr ceļoju vienu, bet pēdējos brīžos man dažreiz kāds piedāvāja pievienojās kā tētis vai draudzens. Bet jā, noteikti es gribētu otru pusīt, kas ar mani daudz ceļo un tā, man liekas, tas būtu tik forši. Vai ceļošana vienatnē rezultējusies arī kādā mīlesdēkā? Ceļojuma romāni man ir bijuši. Viņiem noteikti tas paliks sirsniņā. Es
noteikti var atcerēties. Jā, viņi noteikti mani iemīlējās, bet man viņas sirsnībā nepalika. Tu, Evelīna, tu spēji attiecībās piekāpties? Es vispār esmu ļoti tāda, sturgalvīga, ļoti tāda no savu. Un ja viņš nedara tā, kā es gribu, tad man apmēram nevajag tad tur paliec, es tur patieši un darīšu. Tāpēc es pie tā vēl strādāju. Es tiešām strādāju pie tā cilvēkos, ka man vajag piekāpties un man būtu labākai. Bet, es esmu ļoti tāda sturgalvīga. Apmēram, ja tu negribi nākt ar mani, es iešu viena pati. Bet es tā strādāju. Ja viņš man ļoti patiks, un tā, tad es viņam piekāpšos. Ja viņš man bišķi nepatiks, tad viņam būs grūti dzīvē. Tā būs. Tev patīk aitināt savus puišus? Ļoti. Man patīk vispār kaitināt, man liekas, cilvēks tādā, savā ziņā. Jā, viņam būs jāiztur tie mani kaut kādi līmeņi. Ja viņš arī man patiks, es viņu droši vien kaut kā likšu viņam, tā nokaitināšu pāris reizes. Un ja viņš izturēs, tad viņš būs īstais. Es labi gatavoju ēst. Es īstenībā ļoti ģimeniski, es gatavoju ēst. Es droši vien mazgāju traukus, visu to, bet es arī esmu ļoti spontāna. Un es varu piedāvāt daudz ceļojumus, kā jau es teicu. Un es šitīs mīļums, man patīk mīļoties, jā. Un dažreiz es esmu bišķiņ kaitinoša un sturgalvīga, bet es pēdējās spēlētas. Mans mīļums visu atspēlē. Un mīļoties, Evelīna ir gatava ar staltu, garu un plecīgu vīrieti. Pēc izskata mans perfektais puisis būtu daudz garāks par mani, un tā, lai es varu uzlikt papēžus, un viņš ir vēl garāks par mani. Viņam jābūt nosauļotam. Tetovējumi man arī patīk. Varbūt tāds bodīgs, arī daudz sportu, un tāds liels, tā kā liels lācis, lai es varu sajusties tādu mazu meitenīti. Es tādu gribētu. Viņam noteikti ir jābūt džentelmenim. Es esmu pieradusi, ka man dāvina puķis un ļoti skaistiem restorāniem. Tāpēc viņam jābūt džentelmenim. Viņam vienkārši jābūt varbūt arī ģimeniskam cilvēkam, bet arī spontānam. Man liekas, tā nav visām raksturu iezīmēm pa bišķiņu, lai viņš var pielāgoties pie visu un es pie viņa. Cik tev ir puiši bijuši dzīvē? Tādas īstas attiecības man ir bijušas vienas, jā. Un īsti, cik daudz tam ir? Īstas attiecības. Kā tu zini, uz randiņiem, cik es esmu gājis daudz? Mani sarkanie karogi būtu, ja viņš būtu neapmierināts, ja viņš visu laiku čīkstāt, viņš būtu neapmierināts, uzreiz ārā. Nedara. Ja viņš nepiedalās, viņam nekas nepatīk, tad man nedara. Bērni arī būtu droši vien sarkanais karogs, tāpēc, ka es gribētu kādu bez bērniem. Un man liekas, ka manā šī brīža dzīves stilā bērni īsti nav, kur tur iespraucināt, kur vēl cita bērni. Evelīna ir gatava krētā mirdzēt un spridzināt. Es ballētāja esmu diezgan traka. Būs jāsaturās visiem krētā, liekas. Es esmu ļoti bezbailīga. Dažreiz pat par daudz bezbailīga. Man liekas, ka man vajadzētu tās bailes iekšā. Es no krētas sagaidu skaistus puišus, daudz sauli un super forši piedzīvojumi noteikti, jā. Es tev novēlu, lai tu atrod savu vienīgo, īsto mīlestību, Grēta. Jā. Un es turēšu īkšķis, protams, par tevi, lai tev izdodas un viss sajiet tā kā. Ļoti priecāšos, ja tiešām arī atradīs to otro pusīti, kas tev ļoti patīk, un arī man, kas patīk. Jā, galvenais, lai tev patīk. Kas man palīdz visu izdarīt. Kas palīdz visu zāli nopļaut un malku sānēs pareizi. Mums tādu arī vajag. Ka es tevi sagaidu, ja tu būsi mana otrā pusīte. No tādām basic lietām es ļoti garšīgi taisājos ar visiem makro proteīdiem. Tad droši vien sagaida mans aktīvais dzīvesveids arī. Un, protams, es esmu tāds mīļums. Man ir tik daudz mīlestības un mīļumu iekšā. Un es esmu gatava to dot kādam. Bet galvenais, kas tevi sagaida, ir droši vien daudz magnētiņi pie tava leduskapja un pastkartītes, ko sūtīt tuviniekiem no tajām vietām, kur es tev aizvedīšu. Un mans iekšējais es saka, ka tu tur esi un mēs satiksimies. Tāpēc es jau nevaru sagaidīt. Mans mīļoties. Tiekamies.
To var uzskačāt, to arī pakaļviela, krūtis ielikt, visu to var nomainīt imidžu. Es skatījos un domāju, es gribu piedalīties tādā, bet es biju precēta ar bērniem, es nezināju, ka tas var pārvērsties par realitāti, jo man nebija baigais plāns šķirties. Šīs vasaras karstākais šovs ir gatavs iekvēlināt, izklaidēt un šokēt. Brīvi un iekārojami dalībnieki jau rīt ieradīsies Graznajā Kreitas villā, lai ļautos romantikai un piedzīvojumiem. Turpinām iepazīšanos! Ceļā uz Kreitu ir arī 32 gadus jaunais, izskatīgais dejotājs un videogrāfs Roberts no Rīgas. Manas saknes nāk no Latgales. Pats esmu kā latgaļu puika, nebaidos no darbiem, tāpēc rokas jau pareizajā vietā. Es biju ilgus gadus pirms tam dejotājs. Es pazibēju gan zelta talantos, netīrās dējas, pirmā kāzu dēja, arī bija kā horeogrāfs. Diezgan daudz, kur esmu tur pazibējis, bet tad es sapratu vienu momentu, ka es gribu tomēr saprast, kas ir kameras otrā pusē un visu to radīt. Tāpēc pēdējos 10 gadus esmu paslēpies aiz kameras otrā pusē. Arī Roberta gadījumā veca mīlestība nemirst, tāpēc deju viņš nav aizmirsis. Principā, dotajā brīdī dēja ir man kā hobijs. Man ir divas komandas. Viena ir adultu dējas, kuriem es pasniedzu. Drīzākais es viņiem taisu šovu, pieaugušo dējas. Un otra komanda ir TMK Production. Mēs bijām pirmie Latvijā, kas uztaisīja LED šovus. Principā kostīmi ar LED gaismām. Roberts ir horeogrāfs, bet pavisam nesen dāmas viņu varēja aplūkot pikantos priekšnesumos. Viņš puišu grupā dejoja striptīzu. Tas bija mans profesionālais darbs uz kādu momentu, bet es ļoti ātri sapratu, ka tas nav mans. Un, ja tā ir tuvība ļoti privāti, vienkārši viens pret vienu, problēma savai sievietei to varētu izdarīt. Striptīz bija for fun, tas bija interesanti, tas bija forši, bet toties esmu iekāpis jaunajā dzīvē, kur es vēlos sevi parādīt kā nopietnu cilvēku. Esmu pašpārliecināts, man ir savi mērķi. Eju uz zāli, trenējos, un es tajā momentā gribu parādīt, ka esmu kā vīrietis. Un tāpēc arī sevi tā reprezentēju. Un kas ir galvenais sievietē? Ko tu pirmo, ko redzi, un kas ir tāds, kas tev piesaista? Pirmais, tās ir acis, tas ir smaids. Jo, tiešām, tu vari uzaudēt pakaļ, tu vari ielikt rūtis, pagarināt sev mātus, nomainīt imidžu, bet acīs un smaidā ir tomēr tā patiesā. Tu redzi to dvēseli, to nevar noslēpt. Man liekas, ka tas ir tiešām skaisti. Tas ir skaistākās lietas, kas ir cilvēkā. Un ķermenis, un tas kopējais izskats? Nē, kā es teicu, to var uzskačāt, to arī pakaļviela, krūtis ielikt, visu to var nomainīt imidžu. Pirmais, ko Roberts pamana meitenēs, ir ārējais izskats jeb koptēls. Lielākoties, kas man patika, tie bija divi tēli. Viens ir tāds super jaukais, ka meitene tiešām ir jauka ar blondiem matiem, gaišām acīm, ka tur viņa ir super mīļa. Bet man neskapēc dzīvē sanāca tā, ka es satieku sievietes, kuras ir ar melniem matiem, tumšām acīm, tiešām tādas sejas kontūras, tādas, kā saka, tā varbūt saka ikdienā, bet man tas piesaista. Man tiešām tādi cilvēki ļoti patīk. Jo viņos es redzu to, tajās tumšajās acīs es redzu to uguntiņu, kas viņos vēlo. Kāds tu esi? Kā tev liekas attiecības? Mēs runājam, ko sieviete, ko tu gaidi no sievietes un tā tālāk, bet kāpēc, ko tu gribi dot tai sievietei? Es gribu dot mieru. Es gribu dot to drošo sienu, ka cilvēks aiz manis jūtas labi. Es viņam gribu arī parūpēties par otru cilvēku, jo esmu rīta cilvēks, man patīk agri piecelties. Man nav problēmas no rīta uztaisīt cilvēkam kafiju, tur brokastis, lai viņš labi sāk to dienu. Es meklēju sievieti, ar kuru augt, jo cik esmu skatījies pēc iepriekšējām attiecībām, vienmēr man nevis izdevies, bet tiešām sieviete man ir atbalstījusi un esmu cēlies augšā. Protams, mēs visi taisam kļūdas un es neesmu neprecējies, man nav ne bērni, bet ilgākās attiecības man ir bijušas 5 gadus. Un tiešām tie bija tādi, kaut vai šķiršanās man bija ļoti sāpīga, bet es daudz ko gūvu no tā. Es tomēr gribu aprecēties, gribu bērnus, standartiņā es visu to pareizā cilvēka modeli vēlos. Un
Es jūtu, ka tajā momentā iet virzību uz priekšu, arī gribu atstāt kaut kādu pēcticību pēc sevis. Kas tev ir svarīgāks, emocionālais kontakts vai seksuālais kontakts? Tas viss sākas ar emocijām. Kad tu ieraugi cilvēku, tev kaut kādas jūtas sāk virmot iekšpusē, tad tu viņam gribi pieskarties, noglāstīt. Man arī ir svarīgi pieskārieni tiešām. Tas, ka es cilvēkam varu pieskarties droši un justies labi viņam blakus. Ja tu izpildi to pašu aktu 1, 2, tas ir īslaicīgs. Tev ar laiku tas apmasies. Mēs tieši ar ceļiem bijām nesen runājuši, ka gribas p***ties apkārt, bet tik un tā tu vēlāk atgriezies. Pēc izskatēs mums tāds saldējs, kaut kāds, kā sāka bābņiks, bet īstenībā sirdiesmu maigs. Tiešām man ir svarīgas tās rūpes par cilvēku, ka cilvēks ir drošībā, bēdis, ir siltumā. Var teikt, tās ir primāras lietas, kas ir cilvēkam nepieciešami, bet dot to visu ar sirdi. Es domāju, ka tu tiešām esi tāds dod tādu lielu uzmanību tai meitenei un esi blakus un tā kā viņai palīdzi un dosi to drošības sajūtu. Un tu arī esi ļoti aktīvs. Tad, piemēram, ja meitene gribēs pabūt mājās un tā kā atpusties, bet Roberts grib iet uz mēžu pastaigāties, tad vajag iet uz mēžu. Man patīk pasākumi, man patīk daba. Es tiešām daudz eju uz dabu staigāties, lasīt grāmatas. Un es gribētu, lai man blakus ir tāds līdzīgs cilvēks kā es. Es kopju sevi. Es cenšos sevi parādīt tiešām no labās puses. Stalta stāja, labs apģērbs. Tiešām manas arī, kaut vai tas ir maziņš sīkums, bet, ja es ejot ar sievieti, cenšos, ja es divatā mēs ejam ar sievieti pa ceļu, es cenšos tomēr viņu pavirzīt tā, lai viņi iet pa ceļu iekšpusi, nevis ārpusi. Tas ir tāds sīkums, atvērt durvis, komplimenti. Tās ir mazas lietas, bet tomēr tās mazas lietas tomēr būvē to lielo karkasu. Hei! Saka, kā rīts sāksim, tā arī viņi turpināsim. Tāpēc izvēlos sākt ar kustību un rituālu. No rīta agrāk piecelties, uztaisīt tēju, brokastis. Un es domāju, šis ir perfekts brīdis, lai pateiktu. Stop! Tu sēdi, es parūpēšos. Jo kādreiz sievietei no rīta jābūt nelielai graznībai. Gardai kafijai un cilvēkam, kas par viņu domā. Tieši tik vienkārši. Bet man patīk vienkārši. Jo brokastis nav tikai ēdienreize. Priekš manis tas ir veids, kā pateikt, es tevi mīlu. Tāpēc ļauj man par tevi parūpēties. Viņi vēl to nezina, bet pastāv reāla iespēja, ka Roberts brokastu kafiju pasniegs 24 gadus jaunai fitnesa trenerei vārdā Terēze. Trenēt tikai sievietes. Vienkārši man ir tāds princips. Nepatīk trenēt vīriešus, lai paši trenējās. Pati es trenējos 3-4 reizes nedēļā. 2 treniņi man ir dibenam, kājām. Un 2 pārējie ir stājas uzlabošanai, un es tur trenēju vēl mugurplecus. Mana seksīgākā ķermeņa daļa noteikti laikam dibens, tāpēc, ka man viss vienkārši to saka. Un pēc operācijas arī par krūtīm daudz komplimentus saka. Es biju izdomājis savu tēlu, kā es vēlos izskatīties, kādas proporcijas, un es redzēju, ka tas man piestāvēs. Un man ļoti patīk rezultāts, protams. Tagad gribās mazliet lielāks. Lai iegūtu Terēzes simpātijas, puisim nāksies pasvīst sporta zālē. Viņa prot novērtēt laba auguma priekšrocības. Noteikti vīrietim, ar kuru es būtu kopā, es arī gribētu, lai viņš sporto. Trešajās attiecības ļoti rūpējos par vīriešu veselību. Es viņam liku taisīt analīzes. Dzert vitamīns. Tā kā es uzskatu, ka es uzlaboju viņa veselību. Seksīgākā vīriešu daļa priekš manis arī ir dibens. Smukas vulciņas. Vajag daudz dzīvē. Izskata ziņā, kādi tu gribētu vīrietis? Tā pagodīgo man nav. Baigās preferences izskatā. Agrāk man bija kaut kādas domas, ka man svarīgi, lai viņš ir ar tumšiem matiem, bet šobrīd saprotu, ka nē. Forši, ja ir garāks par mani.
tā. Bet kopumā, man liekas, vīrietis smuku padara tas, kā viņš uzvedās un izturās ne jau svarīgi, ka es tur kaut kādu izskatību meklēju. Loģiski, ja viņš, piemēram, nesporto, ja viņam tas galīgi nav tūs un viņam nav svarīgi sava veselība, tad arī tas man atgrūž. Ja viņš tur tusē un ka viņam neinteresē, ko viņš ēd, ka viņš randumā kaut ko izdomā ēst, kas pagadās, nu tā. No, kas būtu tas attiecībās, ko tu nevarētu kā pieņemt? Nu, es noteikti nevarētu pieņemt, ja man aizliegtu ģērbties tā, kā es vēlos. Nu, ja man tur būtu noteikumi kaut kādi, ka jā, tagad tu šitā neģērbsies, vai arī, ja man aizliegtu pavadīt laiku ar draugiem, ar draudzenēm. Nu, tā kā, ja man kontrolētu pa daudz, tas man atgrūž, tas man nepatīk. Jo man patīk seksīgi ģērbties, un es zinu, ka daudziem vīriešiem mūsdienās tā ir problēma. Viņi nevar vienkārši to izturēt. Viņi aizliedz. Un man tāds nedara. Terēze ir 2 bērnu māmiņa. Vēl pirms pusgada viņa bija precējusies, un pirmais, ko romantikas plānā izdarījusi pēc šķiršanās, pieteikusies dalībai karstī Krētā. Kad pagājušajā reizē izgāja tas pirmā sezona Krētai, es skatījos un domāju, es gribu piedalīties tādā. Bet es biju precēta ar bērniem, es nezināju, ka tas var pārvērsties par realitāti, jo man nebija baigais plāns šķirties. Bet, kad es izšķiros, pirmais, ko es izdomāju, ka es gribu iet uz šovu. Gribu vienkārši. Es uzskatu, ka es darīju visu maksimālo, ko es varu darīt. Protams, nav tā, ka es tur nekļūdījos vai biju perfekta. Un mums bija gan strīdi, gan viss kaut kas bija. Bet, kad es esmu iemīlējusies, un kad es mīlu cilvēku, es atdodu visu sevi un vienmēr mēģinu padomāt, kā viņš jūtās par kaut kādām lietām, kas varbūt man šķiet normāls, bet ja viņam tas nepatīk, es parūpējos, lai abi jūtās ērti, tā kā atrast kompromisu. Es zinu, ka tu esi diezgan dominējoši pēc savu rakstura, bet tu nedomā, ka tas tā kā varētu traucēt. Jā, es esmu tāda stipra sieviete, bet es māku to izslēgt, un man liekas, pareizais vīrietis izdara tādu atmosfēru, ka tev tā funkcija pati par sevi noslēdzās, jo tu jūties, ja tu esi ar pareizo vīrieti, tu jūties kā maza meitene, tu jūties drošībā, un tev nav tās vēlmes būt kaut kādai tādai crazy sievietei vai dominēt viņu. Tu reāli būsi mīkstāk. Tu ļoti bieži savu viedokli izsaki diezgan stingri, un ir jābūt ļoti pamatotam tā kā strīdam, vispār kādam argumentam, lai tevi pārstātu. Nu, nē, to neviens nepārspēr. Es vienmēr strīdos vinnēju. Nu, jā. Man vispār pastāv tikai tāda opcija, vai nopietnas attiecības, vai nekādas. Man nepatīk kaut kāds pa vidu, kad nevar izlemt. Ja vīrietis nezina, nu tad priekš kam? Tas ir kaut kāda spēlītas bērniem gan jau. Man to nevajag. Nu, galvenais mērķis Krētā atrast mīlestību vai tomēr vairāk papriecāties? Protams, vienmēr gribās tomēr attiecības, tad lai nopietnas, esmu atvērta visam. Visam kā būs, tā būs. Jebkurā gadījumā daudz pozitīvu emociju noteikti man būs no tā. Būsi gatava kā par viņu cīnīties? Ja es jūtīšu, ka ir jēga cīnīties, tiešām, tad es, protams, varu. Nu, tas tā ir. Ja man kaut kas dzīvē svarīgi, es uz to eju. Man nepatīk cīnīties par puišiem. Es uzskatu, ka viņiem jācīnās par meitenēm. Un it īpaši, ja es redzu, ka kāds puisis, varbūt viņš man sākumā tur patiks, bet es redzēšu, ka viņš konektējas ar citu meiteni, es netaisos viņai to sabojāt. Man arī, principā, pazūd interesi. Ja es redzu, ka viss tur jau izveidojās pāris, man uzreiz ir tāds, ok, nu viss, laikam mierā, ejam tālāk. Nu, manuprāt, po Krētā būsi ļoti traka. Tu tā kā izbaudīsi katru momentu. Nu, labā ziņā, ne jau sliktā. Jo tā ir jauna pieredze, tu iegūsi jaunus draugus. Galvenais tikai nedzird. Es neko nesolu. Bet centīšos pieturēties pie šī ieteikuma. Dažreiz vajag taču dzert, kad dzīvē es esmu tāda veselīga, vismaz kaut kur varbūt vajag patrakot. Es noteikti nebūšu vīrietim pa māmu, bet ar mani tu vienmēr būsi formā. Varbūt es neesmu tāda, kura visu laiku gatavo, visu laiku tur perfekti rūpējās, jā, bet es māku iemācīt cilvēkam arī pašam vairāk par to domāt.
Pamazām galvošu smadzenes ar savām veselības zināšanām. Kā tā? Atā, lai tu tev veicos, un tiekamies jau, kad tev būs jauns mīļākais. Paldies! Vēl tur es varu visādas spīdzināšanas veidus izdomāt, tur visādas katetrus likt un visu kaut ko. Tas nav priekš manis, man tas nepatīk. Man nepatīk drāmas attiecībās. Tā nav laba lieta. Jau rīt pirmie šova karstī Krēta dalībnieki satiksies pasakainajā villā, lai 3 piedzīvojumiem pilnas nedēļas baudītu sauli, luksus ērtības un ļautos flirtam un romantikai. Viena no viņām ir 20 gadus jaunā simpātiskā Samanta. Mans vārds ir Samanta. Man draugi man sauc par Cacu. Par Bārbi. Es esmu no Rīgas, principā, dzīvoju tagad Pierīgā un studēju medicīnu. Man ir prakse tagad skolā, un es izvēlējos kā prakses vietu pirmo psiheni. Pastāv stereotipi, kā ir visi tie seksīgie medmāsiņu kostīmi un visādi tērpi un tā. Un tā tiešām ir, un arī, ja džeks prasīt, tad atnāk tajā jebkādā kostīmā. Man ir ļoti daudz īstenībā smuki visādi kostīmi, tērpi. Ir pat tādi, kuros nēju uz praksi vai uz universitāti. Tā kā jā, džekiem, kas ar sportu riktīgi, tur viņiem ir jāšpricējas, varu visu iešpricēt. Vēl tur es varu visādas spīdzināšanas veidus izdomāt, tur visādas katetrus likt un visu kaut ko. Pirmo palīdzību, visu varu, jā. Kur tu esi pieteikusies? Pieteicos uz šovu, braukšu pēc jauniem piedzīvojumiem. Vai tad mums šeit nevar uz vietas sameklēt? Nē, nevar, man vajag kaut ko jaunu. Es ticu, ka vispār mīlestību var atrast tiešām jebkuru. Un es arī ticu mīlestībā no pirmā skatiena. Es esmu brīva jau 9 mēnešus. Kaut kā iepriekšējās attiecības vienkārši nesagāja, un tagad nav sanācis satikt varbūt kādu citu vīrieti, vai pat bijis laiks iepazīt īsti, jo ikdienā ļoti daudz ir kaut kādas citas lietas, ko darīt, tāpat universitāte, prakse, dejas un viss kaut kādas vēl papildus lietiņas, kas man interesē. Seksīgas medmāsiņas tēlam komplektā Samanta savam sirdsāķītim var piedāvāt dejas uz augstiem papēžiem, turklāt vēl ap stieni. Jā, tās ir ļoti seksīgas dejas, ļoti skaistas, arī apģērbi ir ļoti skaisti, tādi diezgan izaicinoši, es teiktu, atkailinoši un ļoti skaisti. Jā. Bet kuram katram šādas izklaides, tā teikt, nespīd? Samantai puišu izvēlē ir konkrētas prasības. Nu, kā tur tajā teicienā saka, bišķīt skaistākam par mērkaķi. Bet man patīk noteikti sportiski vīrieši ar labu figūru. Noteikti vecāki vīrieši man patīk. Nu, tā diezgan pat vecāki, es teiktu. Samantas audžtēvs gan ir citās domās. Kādu tu gribi? Lai tādu, ka es tikai jaunāku. Jaunāku? Nu, jā. Ja būs vecāks? Nu, tā ir tava izvēle, protams. Nu, ja vecāks par mani, 30 gadi. Stop, sarkana līnija. Pagājušajiem bija 32. Kur stop tāpēc bija? Viņš arī ir pagājušais. Jo, lai tevi izturētu, vajag tādu lai man izturētu, vajag jaunu nervi. Jā. Nē, tieši vajag rūdītus nervus, lai man izturētu. Viennozīmīgi es skatos arī uz ārējo izskatu, bet tas noteikti nav tas izšķirošais, tas noteikti nav tas galvenais, tāpēc, ka ilgtermiņā tu jau nedzīvos tikai ar to izskatu, un arī vīrieši, kas ir tur super tādi pašpārliecinātie, tādi jau man patīk, jā, protams, bet tur tā ar viņiem diezgan grūti patiesībā ir, jo viņi tādi, viņi zina, ka viņi dabūs visu, ko viņi gribēs, un tad viņi tā. Es jau gribētu, jā, lai vīrietis tā kā ir vairāk kā galvenais, bet ka mani kontrolē, man arī nepatīk. Man gribētos, lai cīnās labāk par mani noteikti vīrieši. Es uzskatu, ka tas tā vispār tā kā pa dzīvi dabā tā vajadzētu būt. Bet kā ar dāmu konkurenci?
Oi, nu, ar meitenēm varētu būt interesanti, jo man patīk tikai vīrieši un vīriešu draugi, un ar sievietēm ir kā ir. Varētu arī sakauties ar kaut. Tu kausies par vīriešiem tur vai par uzvaru? Nē, es varētu uztaisīt labāk kadru, kur vīrieši kaujās par mani. Tas būtu izcili. Mīlestības dēļ, ja es tiešām iemīlēšos un gribēšu būt ar cilvēku, es teiktu, ka es varētu tiešām izdarīt jebko gandrīz vai. Tā, ka tiešām es, ja iemīlos, tad man aizbrauc ciet jumts un es esmu gatava vispār uz jebko. Kas ir trakākais, ko tu esi darījusi mīlestības vārdā? Gājis uz ļoti daudz kompromisiem. Arī pati esmu atmetusi savu kaitīgo ieradumu un atmetu smēķēšanu. Tu smēķē? Mājās pārunāsim par to. Es vispār esmu ļoti emociju cilvēks, arī kaut kādas varbūt negatīvās emocijas, pozitīvās emocijas. Tā jau ikdienā es teiktu, ka es esmu ļoti, ļoti smaidīga un pozitīva un viss forši, bet ir momenti, kad man uznāk melnie, un man ir momenti, kad viss man aizvarās ciet. Es varu gan histērijās raudāt, es varu kliegt, es varu visu iespējamo. Nu, viņa tāda mežonīga mums meitene. Nu, viņa tāda raksturu, katra minūte, katra jauna ideja, un nevar viņu nekādīgi atrunāt. Ja kaut ko izdomā, tad izdarīs 100%. Es vispār ļoti daudz esmu arī iepriekš piekāpusies. Es esmu gatava piekāpties, meklēt kompromisus un pielāgoties. Man arī ļoti jautri. Es esmu ļoti piedzīvojams cilvēks un es vienmēr par visādiem jauniem, spontāniem braucieniem, idejām un ļoti patīk kaut kādas ekstrēmas, dažādi karuseļi, braucieni, kaut kas tāds. Tagad man ir plānā tieši tuvākajās dienās izlekt ar gumijām, un tad man jau ir nopirkts uz izlekt ar izpletni no lidmašīnas. Ja es atradīšu īsto vīrieti, tad es esmu gatava precēties. Es vispār esmu mīlestības dēļ gatava ļoti daudz ko darīt. Es pat teiktu, ka gandrīz visu. Es ļoti gribu precēties un es ļoti, ļoti gribu bērnus. Es vienmēr no pašas bērnības teicu, ka es gribu būt jauna mamma. Es vienmēr teicu, ka man būs 20, man jau būs bērni. Tikai uzvaru un lai tu atrodi savu mīlestību tur. Ja tu būsi mana otra pusīte, tad zini, ka tad, kad pasaule būs tevi nogurdinājusi un tu atgriezīsies mājās pie manis, es būšu tavs dzirkstelīte un tavs enerģijas lādiņš, kas uzlādēs tevi no jauna. Kā arī mūsu mājas būs vienīgā vieta, kur es vēlēšos dejot tikai un vienīgi tev. Un tu būsi pirmais un vienīgais vīrietis, kas redzēs šo pusi no manis. Kā arī es būšu ne tikai tavs stress un nepārtrauktie piedzīvojumi, bet arī tavs miers, atpūta un mīlums. Iespējams, Samantas deju baudīs tieši izskatīgais Harijs. Čau, Eči! Čau, kā iet? Kā, bro? Man sauc Harijs Vītols, esmu no Liepājas un man ir 21. Nu ko, Veči? Zaudētājs pērk sašķiku neliņu vakarā? Jā, protams. Davai. Gatavi? Šobrīd Harijs dzīvo un strādā Nīderlandē, un pārcelšanās uz Latviju pagaidām nav viņa plānos. Nu jau 3 gadus es dzīvoju Holandas austrumos, mazā ciematā Bieflīta, un strādāju ceļu būvē. Tā sākotnējā doma tagad ir Holandai palikt uz dzīvošanu, jo man tur ir izveidojusies tāda tā kā jau privātā dzīve vairāk. Un, ja es Krētā atradīšu īsto meiteni, tad es viņu drīzāk ņemtu uz Holandu līdzi. Harijs uzskata, ka ir nobriedušāks par saviem vienaudžiem, jo patstāvīgu dzīvi uzsāka jau 17 gadu vecumā. Es tā gribētu domāt, ka es esmu vecāks par saviem gadiem, jo diezgan laicīgi sāku jau pats savu dzīvi. Un es domāju, ka es esmu pelnījis arī vecāku sievieti. Tātad man ir 21, un es noteikti meklēju vai nu savu vecumu, vai nedaudz vecāku meiteni par mani. Iemesls tam ir arī uzskats, ka Harija prāt jaunākas meitenes lieki taisa drāmu. Man patīk, ka viņa ir greizsirdīga, bet man nepatīk, ka viņa kļūst pārāk greizsirdīga. Tad viņa
sāk vienkārši darīt trakas lietas. Tas nav priekš manis, man tas nepatīk. Man nepatīk drāmas attiecībās. Tā nav laba lieta. Man ilgākās attiecības ir bijušas 7 mēnešus, un tā problēma, kāpēc tikai tik, ir tas, ka vai nu pēc 7 mēnešiem man kaut kas nepatīk tai personā jau, ko es nevaru pieņemt, vai nu ir otrādi. Un nav bijis tā, ka es varētu tikt pārsist to rekordu, tā teikt. Kā tu izdomāji pieteikties šovam? Karsti krētā. Nu, es jau mazam neizdomāju to pieteikties. Man draugi pieteicis 1. aprīlī kā joku. Un tad beigās sanāca, jā, kad paņēma un tagad esmu šeit. Es noteikti gribu nopietnas attiecības, jo man ir apnicis jau tur lēkā pa pasauli. Un tad tur viens saka, jā, viss būs, un tad viņai jāapnīk, un tad tur tas, un tad tur tas. Tāpēc es arī savā ziņā gribu vecāku sievieti, jo man liekas, ka viņai vajadzētu būt vairāk zināšanā par to, jo viņai lielāka pieredze visās attiecībās ir, ka pasaka tieši un konkrēti, ko viņa vēlās, un tieši konkrēti, kas viņai nepatīk. Un lai ir skaidrs, lai viens otram nemaisītu prātu, tā teikt. Kāda būtu tava ideālā meitene? Svarīgākais ir tā, lai viņa uzvedās pieklājīgi, normāli. Lai draugiem var parādīt, jā? Jā, lai draugiem var parādīt. Iepazīstināt. Lai kauns nav, jā. Aizved pie mammas mājās, pie omas. Vai nav tā, kad jāslēp tur skapī. Man patīk brunetes, blondīnes. Visas meitenes man patīk. Tas ir jāskatās, kāda viņām ir personība, kā viņas runā ar tevi, kā viņas izturās, ko viņas dara. Vai ir svarīgi, piemēram, kāda karjera ir meitenei, vai cik viņa pelna? Par to algu, cik viņa tur pelna, tas man īsti nav būtiski. Galvenais, lai viņai cenšās, mācās, lai dzīvē kaut ko vēlās, lai nav tā, kad jāsēž mājās un neko nedara, pieņemsim. Tad es atbraucu mājās un tad man zāgā, jo bezdarbība ir. Es noteikti savai meitenei varu piedāvāt puķes, mīlestību, ļoti daudz komplimentus, noteikti daudz visādas randiņus. Man ļoti patīk iet randiņos. Gribētu aizvest randiņā, kur viņa iziet ārā no savas komforta zonas, lai redzētu, kā viņa reaģē momentos, kad viss aiziet crazy. Komplektā ar trakajiem randiņiem Harijs ģimenes likteņā sola nodrošināt mieru un rūpes. Es maksāju rēķinus. Man nebūtu baigi patīkami, ja tagad es atbraucu mājās un ar tādu domu, ka jā, tad, māju maksā man sieva. Nebūtu forši. Labāk ir tā, ka es esmu džeks un es maksāju par savu ģimenes galvu un tā. Un ko darīt, ja tā drāma tomēr gadās? Pēc kārtīga strīdiņa vajag kārtīgi izmīlēt. Ar to pašu vai vairākiem partneriem? Par vienas nakts sakariem es teikšu tā, nav labi. Nepatīk man tas, jo ja tu pirmajā dienā uzreiz atdodies, piedu atvaino. Tas nav priekš manis, tas nepatīk man tas. Harijs ir gatavs Krētas izaicinājumiem un kārdinājumiem. Es no Krētas sagaidu lielu partiju. Noteikti ceru, ka ļoti skaistas meitenes un nosauju ļoti savu traktoristu ieguvumu, kas man ir izveidojies no darba. Ikdienā man patīk nodarboties ar sportu. Spēlēt volejbolu, kā arī citas dažādas. Ārā pie dabas. Tāpēc teikšu tā, esmu ļoti aktīvs ikdienā. Tagad noteikti garlaicība mums nepiemeklēs. Un tiekamies šovā! Jau rīt 6 pirmie dalībnieki ieradīsies Graznajā Krētas villā. Tiekamies šīs vasaras karstākajos piedzīvojumos ik nedēļu no pirmdienas līdz ceturtdienai epizodēs ar ekskluzīvu saturu TV3 un ikdienu